Labdien un laipni lūgti raidījumā Atslēgu jautājumu. Es esmu Raitis, un šajā mini raidījumā es palīdzēšu uzdot pareizos jautājumus, kas jāapsver ikvienam, kurš ir sācis domāt par mājokļu iegādi. Nevajag skatīties uz mājokli kā uz tādu visa mūža ieguldījumu. Skatāmies tuvākā perspektīvā, skatāmies 5-8 gadus, kāds mājoklis man būs nepieciešams. Cik liels, kurā vietā. Jo mēs redzam, ka veidojoties ģimenei, attīstoties personībai, tā vēlme, kuras vēlos dzīvot, mainās. Līdz ar to, iegādājoties viens starp dzīvokli pilsētas centrā, tas nozīmē, ka izveidojoties ģimenei ar 3 bērniem, ka šeit ir jādzīvo. Šis būs ļoti labs pamats un jau atbalsts ceļā uz nākamo mājokli. Vai tas būs dzīvoklis ar 3 istabām vai 4 istabām, kur mazliet tālāk no centra, vai tā būs privāta māja, šis pirmais dzīvoklis jau būs ļoti liels atbalsts ceļā uz nākamo mājokli. Dzīves vietas iegāde bez šaubām ir liels notikums, tāpēc pirms dodies pie ekspertiem un bankas, izrunājies ar cilvēku, ar kuru dalīsi mājokļa atslēgas. Es dodos runāt ar sievu. Tātad labi, māja dzīvoklis. Ļoti labs jautājums. Ko tu gribi pati? Principā es gribu māju. Ļoti gribu māju. Ok, pirmā nesaskaņa jau sākusies, es gribu dzīvokli. Vāc. Nu labi, ok. Bet ja tu iedomājies mājā, tu zini, cik tur ir daudz, kas jādara. Tu nevar aptvert. Es vienu plauktiņu nevaru pielikt par nedēļu. Tu vēl domā, nezinu, tur, cik mājā būs plauktiņi? Tev ir apsaimniekotais dzīvokli, un tu vienkārši šurum burum čā, man tek krāns no sērijas, jā? Nu, mājās var trenēties, forši ierīkot kaut kādu trenažieru istabu, piemēram, varbūt. Kad mēs pēdējo reizi bijām kopā trenažieru zālē, mēs esam vispār bijuši? Nu, mēs bijām kopā paskriet. Bet ne uz trenažieru zāli kopā. Jā, bet māja ir māja. Māja ir māja, jā. Bērniem jāaug mājās. Tu pati esi uzaugus dzīvoklī. Nekāda vaina, paskaties, normāls cilvēks. Iegādājoties gan māju, gan dzīvokli, ļoti svarīgi pievērst uzmanību tieši tehniskiem stāvoklim. Arī jaunu īpašumu gadījumā bieži vien ir ļoti svarīgi to izvērtēt, vai nebūs problēmas tuvākā vai tālākā nākotnē ar kādu no pozīcijām. Protams, ja dzīvokļu gadījumā jūs saskarsieties ar kādām tehniskām problēmām, lielākoties jūsu apsaimniekotājs tās novērsīs, protams, būs diezgan neveikli, neērti, jo tas tomēr ietekmēs jūsu ikdienu. Savukārt, ja privāti mājā jūs saskarsieties ar kādām problēmām, ar kanalizāciju vai ar ūdeni, primāri jūs būsiet tas, kas risina problēmas. Citiem vārdiem sakot, hipotēka, nu tie jau nav džinsi, ko pēc vienai sezonai. Tāpēc apdomā, vai tev piemīt saimniekotāja gars, un vai tavā budžetā ir līdzekļi, piemēram, neparedzētiem remontiem. Bet ne mazāk svarīgs ir jautājums par transportu. Tātad mājokļa lokācija. Skatāmies, kas ir tie ikdienas galamērķi, kur man jānokļūst. Tad darbs, skola, veikali, sporta zāles. Kas ir tās vietas, un līdz ar to es arī saprotu, kāda man infrastruktūra ir apkārt vajadzīgā. Bieži vien, ja mēs runājam par jaunajām ģimenēm, tad ir jautājums par atvasēm, viņi iet jau bērndārzos, viņi jau iet skolās, vai mēs vēlamies kaut ko mainīt šī jautājumā vai nē, vai mēs tomēr paliksim šī apvidū. Ja mēs runājam par māju vai dzīvokli vairāk, tad šeit ir arī neskaitām jautājumi, bet viens no tiem jautājumiem ir ierasts mājas ir nostāk no pilsētu centriem un šī infrastruktūra ap mājām salīdzinoši mazāk. Proti jāreikinās, ka ar kājām aiziet uz tādiem galamērķiem būs daudz izaicinošāk, savukārt, ja dzīvo dzīvoklī vai arī pilsētas centrā, tad viss teorētiski ir rokas stiepiena attālumā. Zini, cik māja izmaksā? Remontdarbi, vispārējais, tu esi pa visu atbildīgs, tev viss tur ārpēc, mēs to naudu varam izmantot ceļot. Tev patīk ceļot, mēs to naudu investējam ceļojumā. Bet mēs varam vienkārši vairāk pelnīt. Ja svārsties starp māju vai dzīvokli, sāc ar vienkāršākiem jautājumiem par nepieciešamo platību un iztēlojies savu un ģimenes dzīvi tuvāko 10 gadu periodā. Bet uz mājokļa lokāciju skaties, domājot par ikdienas galamērķiem. Noteikti izvērtē, vai šajā dzīves posmā esi pilsētas vai klusuma cienītājs, un vai esi gatavs ieguldīt nevien neparedzētus izdevumus mājokļu uzturēšanā, bet arī laiku saimniekošanā. Atceries, ka tavs sapņu mājoklis ir nevis konkrēts istabu skaits vai sapnis par to, kādā krāsā tev būs sienas, bet vieta, kur tu varēsi būt tu pats. Tiekamies pēc nedēļas nākamajā Atslēgu jautājumu sērijā.